Komentārs īsi. Apsveic pretinieku ar labu spēli. Mūs ar 3 punktiem un ar to, kā Kučma debitēja virslīgā. Ja pretinieku var apsveikt ar labu spēli, tad droši vien savu komandu diez vai varēs apsveikt ar labu spēli. Savai komandai es visu ģertuvi, ko es domāju, to es pateikšu ģertuvi futbolistiem. Ne par vienu neizteikšos nekad presē slikti vai vēl kaut kā. Tas ir tikai iekšējais virtuves, tā teiksim. Ģim, pēc 2-0 spēle sākās mazliet piespēle un tā virzība nevis uz priekšu, nevis uz uzbrukumu, bet uz saviem vārtiem, vismaz ar piespēlēm, kā to bumbu kontrolējām. Pēc 3-0 bija līdzīgi. Tās kolēģis no Metas komandas norādīja uz viņu pārsvaru. Momentu skaidru ziņā un tam nevar nepiekrist pēc tā ģirta gola, gandrīz vai nākamais sitiens viņu vārtu virzienā pie 85. minūtē. Bet pat pie visa tā, ka bija epizodis, mēs tiešām izskatījāmies solīdi ar pārsvaru, bet tajā pašā laikā to pārsvaru nemēģinājām palielināt, tad tās bija uzstādījums. Es uzskatu, ka spēle bija vienāda pie jebkuru rezultātu. Vienkārši tā sanāca, ka viņi neiesiet iekšā, mēs iesitām. Kad rezultāts ir 1-0, tad ir grūtāk, psiholoģiski 3-2, tad bija grūtāk vienkārši. Kad rezultāts kļuva 3-0, tad mierīgi. Kā principā spēle gaita apmēram bija vienāda, izņemot varbūt pirmās kāds 30 minūtes varbūt. Pēc tam spēle bija sevišķi otro puslaiku, viņi bija vienādi. Pretiniekam bija vairāk momentu. Viņiem bija pārsvars. Es manu domu, tā kā es skatījos spēli manāc. Pēc spēles, pēc momentiem tas ir acīmredzami, jā? Nu jā, pēc momentiem vairāk. Pēc spēles tas ir diezgan subjektīvi, jo katram ir sava spēle, katram patīk savs stils. Angļiem ir savs stils, Spāņiem ir savs, Brazīlijām ir savs stils, tāpēc. Mēs netikām galā ar tālām piespēlēm atkal uz Kalniņu? Da nē, es tā nebūtu teicis, ka mēs netikam galā. Mums pašiem ar sevim jātiek galā. Kā tiksim, tad nebūs nekāds priekš mums, ne Briesmas, ne Kalniņš, nekāds cits. Vismaz Latvijas mērogā. Bagušs palika malā, kas? Viņš ir saslimis pirms spēles vēl vakar. Saslimis, nebija nekāds tāds treneru lēmums vai traumas, vienkārši saslimis, domāju, ka viņš nākamajā spēlē jau spēlēs. Jurģis pirmajā līgā pasiet vārtus, kā šodien izskatījās? Viņš ilgi nebija spēlējis, tad ir grūti viņam kaut ko pārmest. Golā arī iesit mums tos vārds arī pēc tam, kad mēs uztaisījām pēc maiņas. Skaidrs, ka viņi nepastiprināja mūsu spēli, bet tas ir atkal objektīvu iemeslu dēļ. Juris debitēja, Jurģis pēc traumas. Kad rezultāts bija 3-0, bija pateicīgs mirklis, kad iedot viņam praksi un pēc tam pašam Jurim. Pat spēle bija tāda, ka viņi tāpat veidoja moments, to nevarēja gaidīt, bet tas varēja notikt, ka viņi varētu iesist beidzot tos vārdus. Sanāca, ka viņi atviesīja 2 vārdus. Bet es vēlreiz saku, tā spēle bija tāda visu otro puslaiku, varētu teikt, un kādu daļu arī pirmā puslaiku. Es neredzēju atšķirību, vienkārši viņi neiesīt, viņiem bija pirms tam arī momenti. Kaut gan mums arī bija momenti. Pirmā puslaika un sākuma otrajā puslaika arī bija. Atklāts futbols bija tāds. Mums tie futbolisti balsts pusarka pozīcijā mums nebija, kurš tāds futbolists aizsargājušo plānu futbolists, tāds atklāts futbols no viņa puses, no mūsu puses. Kādā formā ir Prohorenkovs, vai viņš neatgriezīsies? Prohorenkovs rītā dosies spēlēt ar dublēri. Ja viņš būs gatavs. Es neesmu pats sev ienaidnieks. Es liku tos futbols pēc manām domām, kuri ir labāk un kuri var palīdzēt vairāk komandai. Kanišs, kā Reisās malas pussargs, attaisno sevi to prāt, vai tomēr tā nav gluži stikī šobrīd? Protams, ka nē, pagaid. Bet ar ģirti ienākšanu mums jādomā, kā.
Man pašam patīk, kad mēs spēlējam ar vienu uzbrucēju. Es uzskatu, ka mēs spēlējam, ja mēs spēlējam no stipras komandas pozīcijas, tad mēs spēlējam ar trījiem. Tie malie, viņi ir tā kā uzbrucēji jādarbojas. Ja mēs aizsargājamies, tad paliek kā viens. Man tā vairāk patīk, bet tad Valoģam jāmeklē to vietu. Īsti viņam nesanāk, ka labo malu labi spēlēja Savalnieks. Arī, jā, tā kā. Varbūt pa labu malu viņam būtu vieglāk spēlēt. Redzēsim, tagad Savalnieks ir diskvalificēts uz nākamo spēli. Varbūt jāspēlē ar diviem, mēs arī mēģinājām Kalnu. Es skatījos, kā viņi izskatīsies ar diviem. Es negribēju Valoģu tur likt, bet vienkārši uz Kalnu paskatīties un tad arī varētu redzēt, kā tur Valoģa varētu izskatīties turpāk. Pēc tam taktiskajām un spēlētāju izvietojumu maiņām tos spēles izskaņu tu nenoraksti? Arī, ka tad mazliet pamainījās? Var norakstīt. Es negribu ne uz ko norakstīt. Ir skaidrs, ka mums pašam jātiek ar sevi. Tas ir skaidrs, tad te nevajag neko citām lietām. Bet tā, ja pa futbolu parunāt, protams, ka mēs varam. Protams, kā es teicu, gan tas maiņas, futbolisti vēl nav gatavi. Viens, tāpēc, ka viņš spēlēja citā līmenī, jauns futbols, otrais ilgi nav spēlējis, izgāja. Protams, ka viņi nevarēja pastiprināt spēli. Tā, principā to varēja gaidīt. Skaidrs, ka ja mēs spēles laikā no vienas schēmas uz otru pārgājām, kad rezultāts nebija tā, tas nebija izmisums solis, kā dažreiz, tad mēs turpinājām spēlēt. Skaidrs, ka varbūt bišķiņ pajūk spēles, tur saiknes starp futbolistiem. Protams, ka 3 pusargi viņam centrā 3 pusargi spēlē, viņi vienu uzbrucēju spēlē, palika 2. Tad, protams, viņam vairāk, tad viņi sāk bumbu kontrolēt. Mums tie 2 uzbrucēji nesanāca viņam aizķerties aiz bumbas. Ja, viņi 2 tā nesanāca viņam tā spēle. Ne? Tad priekšrocība ir tā, ka tie 2 uzbrucēji uztais to spiedienu, ātrāk pārēj no aizsardzības uz uzbrukumu, nespēlē vairāk caur centru, bet uz tiem uzbrucējiem. Un viņi sāk veidot to spēli, bet viņi neaizķeras, viņiem ir 3 centru futbolistiem. Bet tā mēs varam, tas ir pa futbolu diskutēt, bet no šeienes jāsāk. Kas ir